Sveiki, talsinieki, kur tad jūs visi esat? Klausaties! Vilku muižas sazarā neviena makšķernieka nav šajā skaistajās sestdienas rītā. Kas notiek? Kur jūs esat? Nu ko, iesim, kāpsim virsū, skatīsimies, kas šeit notiek. Tas ir ļoti labi, ka jūs tur neesat. Tas nozīmē, ka visas zivis manējās. Iepriekšējā reizē, kad es te biju rudenī, man liekas, tu man te visi teicu, tu ne uz turieni aizgāji, vajadzēja uz turieni. Nu tagad varat komentēt, uz kurieni te man vajadzēja, uz kurieni man nevajadzēja. Nu ko, ejam. Mani sauc Kaspars Puksts, pievienojies Copas piedzīvojumam Talsos, Vilku muižas ezerā. Šeit Talsos visapkārt, nu tie, kas nav bijuši Talsos, tie laikam nezinās, bet tie, kas dzīvo un ir bijuši Talsos, tie zinās, ka Tals ir ļoti ainaviska pilsēta ar kalniem un lejām, un tā viņa arī izskatās. Šeit Vilku muižas krastā, Vilku muižas ezera krastā ir šāds te foršs bērnu rotaļlaukums ar sporta aktivitāšu instalācijām. Bet vispār Talsos ir 2 ezeri, un viens no tiem ir Talsu ezers. Nu, šobrīd es skatījos, tur ir uztaisīta slidotava, un tā kā tur var paslidot. Nu, vismaz izgaismot izskatījās. Pa lielam man nav nekāda saprašana, kas šajā ezerā notiek un kurā vietā te kaut ko vispār varētu meklēt, bet izskatās, kaut kur tur gar maliņu kaut kas ir norpts. Iešu šitiem te, pat aciņu uz priekšu, un pēc tam kaut kur nolīdīšu lejā, un te jau kāpšu virsū uz ledus. Braucot pa ceļam bija ap tukumu -27. Nu bija jāteic, ka varēja sabīties no tā, ka būs nenormāls augstums, bet nē, nu te jau tāds normāli. 17, 18 grādi, nu kā ziemai pienākās. Iedomājieties, mēs jau šobrīd sakam, vismaz es saku, nu 15 grādi, tas jau vairs nekas traks nav. Pēdējās 5 ziemas mēs vispār neko tādu redzējuši neesam. Un -5, -6 atkusnis. Šitas ir labs, ne? Tā, nu es esmu uzkāpis uz ledus virsū. Pasties, kas tu notiek? Pasties, redzi? Riņš. Visa mala ir norta. Tā kā urbums pie urbuma. Klausieties, jūs esat bijuši. Tas ir ļoti labi. Nu ko, man rekur manējā Narvala ziemas copenīte. Tā man arī stāv virsū rekur šitāds te šķērsenīte. Kastē es paņēmu vēl tur vibus līdzi un visu kaut ko. Nu man tur kolekcija kaut kāda pēdējo 2 gadu sakrātā. Bet es pamēģināšu viņu uz līdaciņu. Tikai līdaciņa. Nu ņemot vērā, ka ārā ir šāds mīnus ar tārpiņiem. Nu es galīgi negribu darboties. Un ar visu to es cimdus nenovelkot, droši vien, ka bišku salšu. Jā, bet šitas, kas te ir urbis, viņš ir pilnīgi visu, pasties, niedru malu kā gājis. Nu, viņš līdz šejienai ticis ir. Visu pašu kanti ir nodragājis. Ot, tas ir entuziasms pa 3 metriem izrupt āleņģi un iespējams, ka pārbaudīt. Šis ir tas īstais brīdis, lai tu piesakotu kanālam, lai nepalaistu garām nākamos arī manus Copas piedzīvojumus, nu tur, kur man sanāk aizbraukt. Tā kā seko un copējam kopā. Aiziet! Talsi, kad jūs pēdējo reizi šitādu ledu esat redzējuši? Kaut kāds kosmos jums te notiek. Jums te arī kaut kāda, nezinu, seismiskā paranormālā zona vai kā ir. Bet nu ledus te ir vienkārši ārprātā. Man šeit ir kaut kur jābūt. Rekur, man pavadiņas ir. Redzi, es tad, kad uz zandartiem biju beidzamajā reizē, tad man nebija pavadiņa uzlikta virsū. Jo zandartiem, zini kā, nu tur, kā sanāks, kā sajiet. Šeit gan prasās kaut ko bišķītiņu uzlikt. Pat taisno siešu klāt. Aukli man te nekāds kosmos nav. Pavadiņi arī lēnu garu, ja kaut kas paņems, tad vismazā būs. Bet, nu, nenoraus pie pirmā zoba, zin kā, līdakai, pat mazai līdakai tas zobs ir ass. Lai nenokožu viņu uzreiz, uzlikšu plānu pavadiņu. Un tad jau es domāju, ka būs baigi forši. Tā ir. Nu, lūk, šito ielikšu uzreiz iekšā, lai jau stāvošu uzreiz tukšs, paņems. Rekur man kastē, visādi manējie relikvīti ir šitādi te, ja, nepaņēmu vienīgais to vibiņu, kas man bija uz zandartiem, bet nu labi, šitie arī būs labi. Tā kā šitādi te ir plakanie kaut kādi man ir, jā, tādi te, lielākoties man liekas, te ir akara, kaut kādi tādi. Nu, pamēģināšu uz šitiem pašiem. Būs, nebūs. Tā kā
no sākuma šķērseni un pēc tam solīt pa solīt uz priekšu. Tā, nu ko, jāsaštelē ir dīperīts. Tā, nu šeit rāda 2,3 metri dziļums, bet es skatījos pēc tās kartes, pa vidu ir bedre, tur aiziet kans. Šiten ir jābūt kaut kur 4 metri un drusku no krasta. Nu tāds, pa to krastu nezinu. Nu vismaz dīper karte tā rāda. Nu, tūlītās paaups tā jau redzēs, ātri sazīmēsies jau pati tā karte. Un būs skaidrs, uz kuru pusi iet. Viss jāsāk copēt. Un tieši tā arī ir kaut kā līdzīgi. Iepriekšējā āliņģī bija 2,3, un tas ir rekur te. Un te ir 2,8 metri dziļums. Nu, pagaidām nekādu iznācienu nav, zin, kā uzreiz jau gribējās pirmajās 5 minūtēs nolaidi un būs. Nu, nē, nav. Pagaidām nav, es tas stāvu un štukoju. Man jau tie mānekļi, zin, kā kastē viņi man tur ir. Bet tā jau viņi man arī tur var nostāvēt. Es jau kā iešu ar vienu šķērseni, tā iešu. Jāpamēģina man pārotēt viņi, jo tāpatās viņi tur kastē zini, kā nostāvējuši. Viņi apbižosies par to, ka es viņus nelietoju. Pārotēšu. Man jau tāpatās īsti nav baigā līdaku tā kā pieredze uz vibiem vai arī uz šķērsenēm. Es jau nezinu, kas strādā. Nu tad, kad es būšu jau līdz kaut kādam līmenim nonācis, tad es teikšu, šitas te nestrādā, šitas strādā. Pagaidām, kamēr es nesaprotu neko, kas strādā un kas nestrādā, kamēr es neesmu noķēris, tikmēr es esmu gatavs eksperimentēt. Pēc tam jau, protams, ka vairāk. Kas tu, šitā te, tur jau vairs nekas. Būs jāpamaina, jāurp tālāk. Saurbu šitos āliņus, akumulātoru ielikšu šitiem te azotē. Jo nu, viņiem iekšā makītām kaut kāda aizsardzība un tūlītās viņš sasals un tad būs un nevarēs neko uztaisīt vairāk. Tā viņam vēl joprojām rādīs 3 strīpiņas, pieņemsim 3 krāsiņas, ja? Bet neko nevarēs paurt, jo visu laiku slēgs ārā. Norbu, cik te tagad? 4 āliņas, 5 uztaisīja. Un droši vien, kamēr tiks līdz tam beidzamajam, jā, vai nu jāstrādā ātrāk, vai nu tikšu līdz beidzamajam un būs atkal aizsalis ar tādu centimetrīgu kārtu. Mēģināšu. Zini kā, tā ir, viņas sametu kastē iekšā. Tad, kad es viņus sametu kastē, es viņus vienkārši sametu kastē. Šito, man liekas, es nekad dzīvē neesmu mēģinājis, pamēģināšu. Man liekas, man čoms viņu no... Šitas ir apalis, man tā vismaz šķiet, ka tas ir apalis. Un man viņu čoms atveda no Kanādas. Es saku, atved man kādu mānekli, viņš atved man no Kanādas, un izrādās tas rapalis, un rakstīts virsū Made in Estonia. Es tā, ko? No Kanādas? Viņš no Igaunijas bija aizbraucis uz Kanādu, un no Kanādas atgriezās Latvijā, kaut kā te patās blakām vien ir. Nu jā, un tas šitos te plakanos drusīt, un grib pamēģināt. Šitas, man liekas, ir 21 gramu šitā maile. Šī ir Strike Pro maile. Man liekas, viņa ir 21 grams. Viņa te kā dziļākiem ūdeņiem paredzēta ir, 7, 8, 9 metri. Šitie tādi vieglāk planējoši. Uzliku šito. Zinu, kā pirms vilkšanas ārā, tur lejā tas māneklis karājās, un līdeka iespējams no sāna piepeldējusi, skatās virsū. Pirms vilkšanas ārā obligāti vajag vēlreiz pacelt uz augšu, varbūt tās uzreiz sakaitinās un virsū uzmetās. Interesanti. Pienāca asars klāt. Apakšā stāv zivs, kur ir pienācis asars. Viņš jau otro reizi mēģina piepeldēt un apostīt, kas tas tāds ir, kas te tirinās. Ot tev. Nu, asars arī būs labi. Nu, jebkura zivtiņa, ko noķers, būs jau forši, zini, vismaz sitienas sajust. Bet potenciāls ir. Kur apakšā atkal viņš ir. Skrien klāt. Nu, nē, apstājās. Apstājās 20 cm no zemes. Nu, ko, uzraušu vēl augšā. Varbūt tās tomēr izdomās apēst. Man nekas īsti asarim nav. Nu, arī nav mērķis. Ja paņems uz šitā viba kaut kāds asars, tad būs jau. Ja nepaņems, tad nepaņems. Nav tāds. Šoreiz asarīts nav tēma, jā. Šitas gan ir interesanti. Jā, nu it kā es te staigāju pie nākamā āliņa esmu ticis. Asari diezgan daudz asari atsaucās uz to vibu. Pienāk, paskatās. Un tas nav, zini, kā es te neesmu 5 stundas un tagad atklājis tādu fenomenu, ka te asars mēģina kaut ko tā kā ieinteresēties par to vibu. Jautājums, vai viņš gribēs par kaut ko mazāku interesēties, tas ir cits stāsts. Bet nu šobrīd nāk klāt un skatās. Baigi interesanti. Nu kaut viens uzsistu, tā jau būtu, atkal pienāca. Atkal stāv apakšā. Vienīgais kas ir,
to asari rāda mazāku par to vibu. Nu, vismaz to līniju var saprast, ka tas nekas baigi dižais tur nav. Nu, stāv, takš stāv. Nu, pamēģini paņemt. Ko tu neņem? Es šito nevaru izturēt. Šitas te ir mans māneklis un rekur te apakšā zivs. Es uzcēlu apmēram uz 1,3, gan arī jau zem paša ledus apakšā. Un ko domā, viņš nāk līdzi un skatās? Man kastē jābūt mazām šķērsenītēm. Uzlikšu mazu šķērsenīti, es lūstu. Es vienkārši lūstu. Man viss jāķer to, kas tur apakšā ir. Pamēģināšu kaut ko mazāk uzlikt tomēr. Pamēģināšu šitādu te maziņu Lucky Johna šķērsenīti viņiem iebarot. Un kas zina, redzat, te viņam izmaz sveķīts kaut kāds zaļš apakšā ir. Varbūt šito paņem. Šeit lejā 4,1 metrs, bet īstenībā tā kā dīperī bija, tā arī ir. Re, tur, kur man kaste stāv, tur bija 2,3. Un tā arī dīperī bija, ka te aiziet kants uz leju. Un te jābūt 4,2 metri. Nu, šoreiz dīpers ir precīzi parādījis. Un kas te interesanti, apakšā ir mākonis ar zivīm. Nu, vienkārši mākonis. Tu uzrauj, no malām uzreiz viss saskrien. Bet īstenībā nevajag raut jau uzreiz apakšā, jau viņus nostājās. Baigi interesanti, bet droši vien, ka šitie ir tādi te, vai nu raudiņas kaut kādas, vai nu asarīši maziņie, bet klājiens lejā. Protams, uz to vibu labāk atsaucās nekā uz šito mazo šķērsenīti. Nu, vibam droši vien tā skaņa, vibrācija, visi zina, vairāk sasauc, bet kaut kā neviena piesitiena nav. Bet vismaz interesanti. Nu, tad beidzot viens saņēmās uzsist. Ir baigi followero tā, ka vienkārši ārprāts, bet nesaņemās tai šķērsenei. Bet te viens tomēr izdomāja. Es jau atkal uzcēlu no zemes, te 4,1 metrs uzcēlu no zemes. Tā pastīsimies, skrien pakaļ viņš. Un tagad ir kaut kur metru no zemes. Nu, iesi vēl pakaļ? Nē, skrien lejā. Nu, pamēģināsim sakaitināt. Bet iesita. Iesita. Ir interese. Nu, vienu šito maziņo 100-gramīgo, 80-gramīgo dabūt. Tā jau arī būs forši. Nu, piepeldēja klāt. Nesaņemsies gan jau, ka viņš uzsist. Pa bumbu. Bet interese ir. Te tik daudz zivju lejā. Nu, es sāku domāt, ka visi tie ir asari. Pilnīgi sāk interesanti palikt. Talsinieki, kur jūs esat? Kāpēc jūs nemakšķerējiet? Jums te vilkumuižas ezerā tik daudz zivis, tā vienkārši ārprāts. Kur jūs esat visi? Jūs vispār ziemas sope galīgi neinteresē. Tas vienīgais čals, kas tur gar niedrēm novarvis, tas ir vienīgais, kuram te kaut kas bija padomā ar tām visām zivīm. Nu, stāv takš lejā. Jādabū šitais ārā ir. Nu, labi. Pārbaudīju. Šķērsenīti pārbaudīju. Otro salmo vertikālo pārbaudīju. Tātad tas bija vips ir plāns A, tālāk mazā šķērsenīte ir plāns B un vertikālā bļitka ir plāns C. Es tagad atgriežos pie plāna A. Jāturpina, ar ko es biju sācis vispār, tā kā šeit atbrauc. Vibiņus pamēģināšu, līdaku paķeršu. Šeit vai apstās apakšā vai nav tikai bedre. Un pamēģināšu te pa vidu cīti pastaigāt. Klausiet, bet tur ir bišķiņ vairāk novarcis. Varbūt tās strien jāiet ir. Es kaut ko nezinu. Izvilkšu, nomainīšu šito skaistumu. Nu, grūti jau teikt, vai viņam nenāk tāds klāt, tāpēc, ka viņš ir pēc formas un pēc izskata tāds, vai tāpēc, ka vienkārši nenāk klāt. Jo. Tā. Kuru es izvēlēšos? Nu, pamainās. Nu, ko? Pamainās šitādo karu. Un vispār, zinat, Sansa.lv veikalā var iegādāties daudz visu kaut ko. Mājaslapā ieiesiet iekšā, atstāšu linku, skatāties pēc visiem šiem mānekļiem un izvēlaties sev foršāko. Vajag tikai man vēl noķert kaut ko, un tad vispār būs bambuča. Bet tad es nerādīšu jums, uz ko es noķēru, vai paliek tas noslēpums. To jau es arī saku, kā iepriekš teicu pareizāk. Vēl viņi ir, redz, dažādi. Šitas pat iekšā grabošs ir. Viņam nav nekur, man liekas, rakstīts Akara Noisī 85 S 18 grami, kur šitas 18 grami. Šitam ir rakstīts. Baigi vieglais, šitas nevēl negrimst. Vai kaut kādu smagāku uzlikšu.
6 metri dziļums, bet viņš baigi kaut kā ilgi. Man liekas, ka šito pēc tam varēs kaut kur pie krasta pamēģināt pa seklumu. 6 metriem viņš ir drusku pa vieglu. Un šitas, kas tas tāds ir? Šitas ir līdzīgs pēc krāsas tam. Un šitais Strike Pro. Strike Pro, nu uzliks zaļo asarīti. Kāpēc, ka asarīts, lai nebūtu, vai ne? Tuvojos tālākajam kaktam. Te viss ir tas laukums tā kā norps. Var redzēt, ka cilvēki ir strādājuši. Un te pamainījās dziļums. Ja man aiz muguras metrus, laikam kādas 20, 30 bija 6,1 metrs dziļums, tad šitien ir 5,9. Nolaidu lejā, vienreiz uzrāvu, uzreiz no malām vesela armija. Pielidoja klāt uzreiz jau, kas te notiek? Bet visi viņi tādi, izskatās, zini kās, viņi atspoguļo, tas eholots atspoguļo tādu vienu tā kā lielu līniju, bet viņa nav trekna. Tad, kad piepeld liela zivs, viņai tāds oranžs pa vidu parādās, jā. Bet šitien ir tāda izplūdusi druscītiņa. Tas nozīmē, ka tie ir 2-3 tādi. Bet ja viņi 2-3 tādi ir kaut kas ļoti līdzīgs tā kā tam vibam, kas ir, ko atspoguļo, tas eholots, ja, tas nozīmē, ka, īsti jau mega lielas tās zivis tur lejā nav. Tā ir. Bet arī tie paši tagad kaut kur pamuka. Bet jebkurā gadījumā uzreiz pamainījās kaut kas 5,9, redz, 30-20 cm dziļums nomainījās, viss zivs atkal ir. Bet interesanti, ka tiešām te tās zivis ir un tādā masveidā. Grūti teikt, kas būtu uz mormiškas. Vai vispār šodien kaut kas ņemtu? Jā. Reko šitien te. Šitais laukums. Te ir norbināts. Uzmazām tā izskatās. Bet tās ir pirms iepriekšējiem sniegiem. Nē, pasties rekur. Tas ir vakardienas. Šitien ir vakardiena kāds dzīvojis. Nezinu, ko viņi uz mormiškas, jā, motilīti tirinājuši. Nedz motils palicis. Ko pamēģināšu arī šeit. Ja jau uz napaki zinu, kas šeit ir, tad varbūt tās šeit arī kaut kas ir. Jāteic, tie rīta bijusi bija biedējošāki nekā šīs dienas jau iesilšais laiks. Ir diezgan ok. Jā, es gan uzlīmēju tos siltelementus te virsū uz zeķēm, bet ir diezgan komfortabli. Nesalst galīgi. Galīgi nesalst. Zini kā, es skatos tagad noteiktajām copmaņīšu tik ir. Talsos vispār motili kaut kur var nopirkt. Tas tā, ja es gadījumā salūstu pavisam un es gribētu atgriezties. Jo makšķernieka te neviena nav aizņemties, te nekur nevar, bet varbūt tas tomēr, zini kā. Labi, nē, uz vibiņa tālāk strādāju. Šeit arī apakšā sīkzivs vienkārši nenormāli daudz. Tā kā nenormāli. Apakšā ir 5,1 metrs dziļums. Un tās zivs ir traki daudz. Es sāku domāt, varbūt tās man ir mākslīgais motils. Jāpaskatās, man no pēpus iespējams ir palicis skabatā mākslīgais motils. Pārējo visu es izņēmu ārā. Varbūt tās jānolaiž, vien mazās rīt jānoķer. Paskatīšos. Jep, rekur pasties, mākslīgais motils, sansa.lv, ieliku šo linku. Šītais tāds dežūra variants. Cik man tur plāni bija A, B, C, un šitas tad ir droši vien plāns D. Tūlītās es pamēģināšu plānu D, un, ja man plāns D neizdosies, atgriezīšos pie plāna A. Tā, tūlītās pastīsimies, kas te notiek, kas te nenotiek ar to mākslīgo motili. Bet, jā, ir tāds, šitāds te ir. Sarkans pļurpaks ir, uzliks virsū tūlītās to sarkano pļurpaku. Tas ir silikons, kurš biškot kaut kādā veidā smaržo. Tūlīt nolaidīs, patirinās, redzēs, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Es godīgi neesmu nekad tā baigi uz mākslīgā motiļa ķēris. Bet, jo nekad man nav bijis tāda vajadzība. Tagad ir pienākusi tā reize. Pamēģināju mākslīgo motiles pirmo reizi tagad pejpusā. Īsti nekas nebija. Baigi, pusceļā atsaucās pusūdenī. Pasties, tur pusūdenī zivs ir. Ko viņi pusūdenī dara?
Nu, pavisam. Un apkārt momentāli viss ir pilns ar zivtiņām ap Mormišku. Bet kas tās pa zivtiņām ir? Kaut kāds mailītis. Baigi interesanti. Nu, labi, nolaidīšu līdz zemei. Nu, tās tādas atspoguļojās, bet izskatās ļoti maziņas. Te ir šausmas. Te ir miljards zivju kaut kāda, bet te vajadzētu laikam drīzāk kameru nekā ekolotu, lai saprastu, kas tās pa zivju ir. Pamēģināšu šitien patirināt. Nu, tur ir kaut kādas mailes. Miljoniem, tūkstošiem maiļu. Bet neviena pat nemēģina ne iesūkt, ne apsūkāt, ne piesūkāt, ne piegrabināt. Oi, te tas pats lejā ir. Nezinu. Jāmūk no šejienes laikam ir. Bet kā man teiktu, kāds pazīstams cilvēks vārdā Jānis neredz? Tur, kur ir aitiņas, tur ir gani. Tīri teorētiski šeit būtu jābūt arī līdekām. Un plēsīgām zivīm. Ja jau reiz virs galvas ir šitādi te bari ar visādām zivīm. Tikko izdomāju. Tikko domāju un izdomāju. Domāju, ko es te, zini kā, labāk es pamēģināšu uz sava plāna A, B un C. Un tad, kad ja es redzēšu, ka pienāk vēl kāda zivtiņa lejā, tad es uzlikšu plānu D, un tas ir šis te mākslīgais motils. Nu, šeit ir nenormāli daudz zivis lejā, bet tās visas ir kaut kādas baltās, droši vien, ka te visdrīzāk var nākt un ķert dzīvo zivtiņu priekš kādas citas copes. Bet tā es te neredzu nekādu citu iemeslu. Nu, šeit ir vienkārši viss pilns ar maili. Nu, tā kā no vārda pavisam viss pilns. Kaut kas šajā noliktajā laukumā man nepatīk. Es pat īsti nezinu, kas nepatīk. Man kaut kas te nepatīk. Pirmkārt, šitien nav zivju, tur atkal kaut kādas mazas šņagiņas tikai ir. Nezinu, kaut kā te jākļūt klāt blišku malai. Varbūt paliks saklāts. Te apakšā bija 4,8, bija 5 metri. Un tur uz aizmuguri 5 ar kaut ko. Varbūt tās šitenes. Gribu kādu asarīti. Vēl gribu redzēt, ja asarīti man pienāktu klāt, tad būtu forši. Varētu plānu D pamēģināt. Es viņu uzvarēju! Es uzvarēju šito skaistuli! Oi, atdod manu motili! Manu plānu D! Tu skaties! Pieskrēja džangš, 2 gabali un tingš un ir iekšā. Nu jo, haidī! Bet ir baigais jociņš, spociņš. Es esmu atgriezies tajā āliņģī, tur, kur man bija uz to blitku viens mazais sitieniņš. Nu, zini vai ko. Nu, vismazām vienu mazu zivtiņu es esmu uzvarējis. Un tas jau ir daudz, jo, zini kā, arī viena zivs ir zivs. Nu, tā ir. Laikam tas būs arī viss. Atstāšu jums tās visas zivis, kas ir apakšā šeit zem ledus. Jā, tiešām daudz zivju. Tur vispār mailes daudz. Šitien arī mailes bija daudz, bet noķer vienu asarīti. Baigas pašina. 4 stundas. 4 stundas ir pulkstens 1. Īstenībā ir tā, ka ne jau es speciāli uz šeit braucu. Man bērni vienkārši šobrīd Talsu ģimnāzijā spēlē florbolu. Viņiem 2 spēles ir, bet ceturtdien viņi viens spēlēja Jogrē, vakardien spēlēja Valkā, un vēl vakardien vakarā mēs aizgājām uz Salaspils, pareizāk Salkalnes florbolu spēli, kur lielie spēlē. Mans florbols ir drusciņi pat daudz. Bet, zinot to, ka šeit ir skaists šāds ezers, un ne tikai šis, bet ir arī Talsu ezers vēl, es ar lielāko prieku šodien braucu uz šejieni, lai varētu šeit pastīties ziemā, kā izskatās. Labi, braukšu tērēt naudu uz kādu no vietējiem krogiem, paēdīsim pusdienas kārtīgi, atstāsim talsiniekiem druscītiņi savu Salaspils naudu. Nu ko, tiekamies citā reizē, citā laikā. Es ceru, ka video patika. Nu ko, neko vairāk. Es esmu priecīgs.